mēs esam šeit manā virtuvē. Jā. Jā. Kas Cits iespējas nebija, kur filmēt. Nu, beidz, tā kā tavu virtuvē bijis. Nav iedvesmojošākā telpa, kā viss tās vakariņas, visi tie branči, viss tas, ko mēs esam pie šī galda piedzīvojuši. Arī tas, kā Valters dzied. Tā kā tas ir tā kā the best. Un tā kā, kāpēc, lai mēs neizvēlētos vietu, kas Bet iedvesmo? vispār itāļu ģimenē viss notiek pie galda. Un galds ir lieta, ar ko mājās viss sākās. Tāpēc mēs Viens tavs galds vienmēr ir Jā. the best. Jā. So, appreciate it. Live and listen. Vārds sakot, jā, rezumē ir tas, ka mums ir ļoti daudz komentāru par to. Lifestyle choices. Lifestyle choices. Kā mēs to visu paspējam? Kāpēc mēs to darām? Jā, un vai ir pieklājīgi? Vai ir pieklājīgi to darīt meitenēm tādā vecumā? Sievietēm. Kā mēs izskatāmies? Un Ko vai vēlamies? vai ir atbilstoši vecumam un mātes statusam? Mana māte tā nedomā. Bet, jā, visiem ir viedoklis, visiem ir komentāri, visiem ir jautājumi. Ļoti bieži arī ir jautājumi, kur tu to atradi? Kā tur aizbraukt, kā tur nokļūt, kas ir vajadzīgs un tā tālāk. Un Mēs zinām drēbi. Mēs vienkārši zinām Jā. drēbi un mēs gribam padalīties, jo tas ir, man liekas, tā vajag darīt. Mums patīk mūsu lifestyle choices. Mēs mums esam patīk. fani. Mēs esam savas fans. Mēs esam savas fanas, mums patīk, kā mēs dzīvojam, mums patīk, ko mēs darām. Mēs esam tādi smērīt uguns. Valters Pietrūs. Jā, mums viss patīk, un mēs domājam, ka varbūt arī kādam citam vēl patiksies. Un 3-5 plus. 3-5 plus, jā, mēs sapratām, kad Ir laiks. ir laiks būt 3-5 plus, tā mēs arī esam. Superīgs laiks, the bestest. Bet runājot par šīm, nu, tā kā iedvesmojošajām pieredzēm un situācijām, es domāju, ka tas ir arī tas, par ko mēs varētu dalīties, jo vienmēr, tad, kad ir kaut kāda storija sabās tajā Instagramā, nu, tās reakcijas vienmēr ir tāds, oh my fucking god, tā kā, kur tu to atradi? Kur tu šobrīd atkal Jā, esi? kas tas tāds ir? Tā kā, kāpēc tu man nepateici? Nu, jā, es tāpēc afišu stabi skatos. What do you mean? Bet starp citu, vispār man liekas, ka trūkst arī vietas, kur ir vienkopus salikts. Zini, notiek šis, jo kur tu kaut ko redzi? Vai Nu, zini kā, reāli tas mans research ir diezgan advanced, bet es parasti... Man is very primitive Instagram reklāma. Nē, es tā kā diezgan nopietni tur maucu cauri visādiem. Es laikam, ja es meklēju kaut kādu muzikālu pasākumu, tad, protams, pirmais ir, kas ir mūziķis, ko es gribu dzirdēt, kas ir venues, kur es gribu braukt. Man tā tālāk. Latvijas radio 2 vienmēr fondā, visi mūziķi ir ar mani. Jā, un tā kā, bet ir arī par šādām te pieredzēm, ja, tā kā tu mums sameklēji izklaides. Līdz ar to es domāju, ka tas ir ar to ir vērts dalīties, jo varbūt kādam nodara. Nu, es nezinu, parasti, kad es tiešām kaut ko parādu, kur es esmu bijusi, ļoti daudz cilvēku prasa, tā kā, nu, Var bārts. sakot, tas, ko mēs gribam, ir kā apvienot neapvienojamo, kā izbaudīt dzīvi Pēc pēc 35, neskatoties uz to, ka tev ir ģimene, full-time job un paralēli vēl visādas haltūras un tu nekad neapstājies un visu laiku kaut kas jauns. Jā, un arī kā nenomirt Izskatīties labi, būt mentālā labā stāvoklī, ceļot, pelnīt, principā baudīt dzīvi. Nu, tad tas ir tas, ar ko mums arī ir jāsāk. Jā. Nu, tev ir galvā lietas, kas ir tevi aizkustinājušas pēdējā laikā? Vai, nu, es nezinu, nav laika limits vienkārši, kas tev ir iedvesmojuši, vai kas ir tā kā tiešām uzrunājušas tevi, kur tu gribētu, lai, Jā, nu, man ir. mūsējie kādi tur arī aizbrauc. Jā, man īstenībā redzu, ka es tikko biju
Sienāzi, bet īstenībā super pieredze. Anda Ozoliņa, dizainere, kā es viņu pazīstu kā dizaineru, bet viņa agrāk arī bija Svinam dzīve. Man liekas, ka viņa arī ļoti labs bija tas nosaukums Svinam dzīve. Varbūt viņai tagad ir atpakaļ Instagramā Anda Ozoliņa, bet man liekas, tas bija tas pareizais piegājiens Svinam dzīvi, kad tad vēl, ja ne tagad, ja ne šodien. Un viņa vienkārši, jūs aizbrauksiet pie viņas, tad viņi izstāstīs visu storiju, bet man liekas tik super cool, ka viņi izdomā ideju, viņi viņu realizē, un gan jau kā katrai savai idejai tas patērētājs atradīsies. Un tas bija lauku pļavā, ārkārtīgi garšīgs ēdiens, viss zaļā krāsā. Man personīgi pašai arī patīk tematiskās ballītes pa krāsām likt. Un viņai bija pavārs, kas nav pavārs. Tas ir cilvēks, es zinu vārdā Linda, es tagad nezināšu pateikt uzvārdu, bet to, kad viņa testē ēdienu, tā kā, piemēram, man arī patīk, kad ir super tīras garšas, bet ļoti smuki pareizi salikts kopā, bija svaigi tikko lasīt zirnīšu ar rokām. Ja es nemaldos, tas bija stracciatella, varbūt buratas siers, vai nu tomāti ar vīģiem, vai nu brokols ar zemesriekstiem. Bet tas viss, ka tu sēdi pļavā un tur vienkārši tev sienāzis un dīdžejs paralēli, un tas ārkārtīgi garšīgais ēdiens, tad vēl pasties saulrietu, super laba kompānija, un tu izraujies no savas ikdienas, jo man liekas, tas ir maz do, ja pirmkārt tev ir jāapsēžās mašīnā. Jā, tas ir tas, ko es noteikti iesaku pamēģināt kaut kādas pieredzes, jo mēs bijām arī vēl tikko vienās vakariņās ar darbu. Es tagad pēkšņi aizmirsu nosaukumu, bet ir ļoti daudz pop-up vietas, kur gatavo ēdienus ne parastās vietās, bet kaut kur ārpus extraordinary things, kad tev nav vienkārši aiziet uz restorānu, tev ir, bet man liekas, tagad tik ļoti aktuāli, ka tev ir jāapmēģina viss vienkopus, kad nav vienkārši parasti aiziet uz restorānu paēst. Tas vairs īsti nestrādā līdz galam. Jo tad tev vajag domāt par dizainu, visu pārējo, tad, kad tev ir daba un garšīgs ēdiens un foršs cilvēki un laiks, 1,5 stunda braukt, tev ir jārunājās ar cilvēkiem. Tas ir tas laiks, kas arī man patīk labāk, ka tu brauc mašīnā, ne jau kur tu nonāc, bet tas, ka tev ir tur 2 stundas, you just need to talk, tāpēc, ka tu brauc pie stūras un tu vai nu tu klausies, vai nu tu runā. Tā ir pirmā lieta. Un tev? Tāds spilgtākais notikums bija, es biju pirms 2 nedēļām uz Kendrika Lamāra koncertu Londonā, un es arī, protams, kāpēc es vispār tur esmu, jā, vai es izskatos pēc kādas reperas vai hip-hopers, vispār ne. Based on your look? jā, tieši tā. Un, bet mēs bijām ar manu draudzeni Romiju kopā, un tas, kāda tur bija atmosfēra, kā viņš mācēja tur aizdedzināt to publiku, tie moshpit, paldies Dievam, es nebiju tajā on the ground. Tur, tiešām gāja ļoti insane. Izskatījās, ka mani varētu tur sabradāt, bet tur nekāda, es neredzēju nevienu ātro, kas tur. Netika. Jā, bet bija absolūti fenomenāli, un es ļoti labi izbaudīju arī tos arēnas dzērienus. Vispār, es saplūdu kopā vienā ritmā ar Kendriku un to Siza. Tā kā tas noteikti bija tāds koncerts, kas arī bija, es jau, man liekas, pagājuši gadu, kad es pat pirms vēl iznācis, viņam bija albums, man bija tāds, šito čalis točinu gribētu dzīvē piedzīvot. Es esmu piedzīvojis bet dzīvē. Tad, kad viņam bija tas beefs ar Dreiku, es ļoti sekoju līdzi, man liekas, es uz Viņam dzirti, tur Kanādā bija full izpārdots biļets, man liekas, tas bija tāds. Bija ļoti patika tās visas baumiņas un visas tas storylines, un Romija arī man iepazīstināja ar visu to vēsturi, kā tas viss tur ir sācies. Tad man bija tāds full circle. Es piedzīvoju no baumām līdz 65,000 cilvēku arēnai. Kas arī pati tā arēna ir tas Tottenham Spur vai kaut kā tā, viņi tur saucās. Pirmo reizi es biju tik lielā arēnā, kur ir tiešām 65,000 cilvēku. Priekš manis tas vienkopus, man liekas, nebija tik koncentrēti redzējis, ka kāds nāk kāds skatīties. Bail vispār nebija. Tur ļoti organizēti viss tas. Tur kāds māca plānot, un viņš dara savu darbu labi un tā. Bet tas, kā mēs tur vienkārši mācām, tas bija
tiešām super krāsaini. Un, jā, un tā kā man liekas, ka arī tas, ka šī netipiskā izvēle tam vecumam, principā, jā, tā kā man You're būtu. too old for this? Jā, kas tāds ir, man jāklausās ir kaut kas sievišķīgāks un maigāks un tā tālāk. Tā kā man ļoti interesē tieši testēt šos kontrastus ne tikai muzikāli. Kendrika Lamar. Jā, tieši tā. Tā kā mans Spotify ir tā kā, ļoti tā kā ielas meita tāda, zini, tā kā uz visām pusēm, kur sauc, tā kā tur viņi iet. Un es tiešām izbaudu, man tieši tā krāsainība un tās variācijas, visas iespējamās ir tās, kas man šķiet, ka ir tā man vērtība. Tā kā man liekas, ka es iegūstu tikai no tā, ka es lasu gan to literatūru dažādi, gan tieši tāpat kā klausos mūziku dažādi. Un, jā, tā bija tiešām fenomenāla pieredze, un tā kā es točni rekomendētu piedzīvot kaut ko, kas nav tipisks tev arī muzikālā ziņā. Kad bija tā masa. Jā, tā enerģija. Es saku, ka obligāti jābrauc uz futbolu Itālijā, tad tu piedzīvos visu to emociju viļņus, un tas ir tikai tāpēc, ka tur tie cilvēki, tas jau, ja tev pat neinteresē, kad ir jābrauc, ka būs super nice. Tas es tieši ar savu draudzenes vīru sarunāju, viņa Londonā dzīvo, un es teicu, ka es gribu to true football experience. Jā. Un viņš saka, babe, tad mums ir Next 3 time. jāsāk pabā. Jā. No 3 līdz 5. Iepriekšējā dienā, samēr telti rindās. Un tad visu to ar visiem tiem aliņiem, ka mēs dodamies ar tām šallēm, un tad tur Naked girls. straikot vienkārši šīs futbola. Ja, tas arī ir kaut kas tāds, kas man futbols by default neinteresē. Man tā nav lieta, kas man aizrauj. Bet to pieredzi es gribētu izdzīvot 100% višlistā jāliek. Višlist. Futbols, spēle. Es gribētu tad, ja vēl spēlēt šis Behems. Viņš jau kaučo tagad uz USA jāmāc. Tā. My second thing. Es arī biju tikko festivālā Sāremā. Es labprāt padalītos ar nosaukumu, ja es viņu atcerētos. Bet Ieliksim bildīti. Ieliksim bildīti, jums telefons kaut kur projām. Spontāni mans vīrs tagad arī dīdžejo. Viņš mācās dīdžejot, un viņam vienmēr ir patikusi mūzika, un tāpēc, laikam, man kaut kā, varbūt viņš runā fonā, mans telefons sākumā rādīja kaut kādas eventus, kur man jāiet. Un man Instagramā izlicis vienkārši viens festivāls. Es aizsūtīju dāvim, es tā kā, maybe, mēs vispār neko nebijām šovasar izdarījuši, es domāju, tev klausies, kaut kas jādara. Un tur Sāremā salā bija festivāls no 4. līdz pat 1. Un super forši DJ bija arī no Parīzes, no viskaut kurienes. Mums pastījāmies, vispār bija smieklīgi īstenībā salīdzinoši finansiāli, tas bija 130 eiro, ja es nemaldos, kaut kas tā 130 eiro biļete, bet uz 4 dienām. Un viņi reāli sāk 4. jau pēcpusdienā normāli spēlēt, ritīgi forši DJ. Un telts sanāk ir 20 eiro, pa lielam, man liekas, uz tādu dienu daudzumu ir smieklīga cena, un plus tas viss setups, tu esi reāli uz salas, tev apkārt ir ūdens, tu tur ir, cik tur bija, 7, 8, 9, tās tur kā viņas sauc skatuves, un tu izvēlies savējo, viena ir pie jūras, viena tur tajā pusē, viena tur tajā pusē, un daudz dažādu dīdžeju, un ļoti pieklājīgi. Tā, kad visi pa dienu tusē, tur ir pirtis, saunas, jogas, masāžas, bija kādas procedūras. Ir viss super satīrīts, pat toļojas tur mazgā vairākas reizes dienā. Nav tā, zin, ka tu atceries pozitīvas laikā, kad tu ieej un tu liekas, oh my God, this is the hell. Un bija ritīgi forši. Un mums bija arī Hugo līdz, mans vecākais, 9 gadi. Viņš runā angliski, viņam tur bija the best buddies, viens no Helsinkiem, viens no Stokholmas, tur respektīvi 9 stundas vienkārši, es nezinu, tie citi vecāki varbūt ienīt mūsu bērnus, tur tajā hatta iekšā, jūrā ārā, hatta iekšā ārā.
Un tas bija tik vienkārši un tik civilizēti un tik īstenībā forši, ka mēs izdomājam, ka nākamgad mēs arī noteikti brauksim, jo katram, man liekas, mūzikas cienītājiem tur ir savas skatuves, kuras viņam varētu patikt. Un tāpat laikā tas Sārimā, kur ārkārtīgi skaistu, pat dienu mierīgi var arī izbraukt un pastīties vispār salu kaut ko citu. Un reāli tu sāc sestdienas vakarā un pabeidz, tu vari braukt projām no Telšu pilsētiņas pirmdienas rītā. Tā kā this is must. Pieredze, ko es tikko piedzīvoju, bija, nu jā, tā kā man likās nenormāli, es neesmu baigais laivu cienītājs. Pirmkārt, man ir nenormāls vienkārši mīziens no čūskām. Tā kā nemāku peldēt arī, tā kā būtisks fakts, jā. Bet tas, laikam, ko es piedzīvoju braucot pa Engures upi, es ielikšu materiālu. Nu, respektīvi, no abām pusēm tev aug koki šitā pāri, tu brauc kā pa aleju, un tas ir... Engures upe? Jā, tik nenormāli mesmerizing, tā kā tu brauc pa kaut kādu vienkārši pasaku. Ir sajūta, ka tu brauc pa pasaku. Un labā ziņa, ka tur nebija dunduri, tur nebija jodi. Nu, iespējams, tas bija no citiem apstākļiem, kāpēc viņi tur nebija, bet tas bija tāds, ka, tas pats brauciens man atstāja iespēju, ka es varētu vēlreiz braukt ar laivu, lai gan man besīja laivas, ja. Tā kā tā upe nospēlēja uz 10, savus viņas rādītājs bija uz 10, tā kā tas maršruts arī, man liekas, mēs sākām kaut kur pie Ugāles, man liekas, ka mēs sākām braukt, mēs aizbraucām līdz ezeram, un tālāk mēs devāmies par Reinas upi. Par Reinas upi bija vienkārši nāvis smaka, jo tur bija abās pusēs augā šitās niedus. Un tā viņa upe bija tik līkumaina, ka principā vai nu laivas priekš vai laivas aizmuguri vienmēr kādu pieskārās tam līkumam. Un līdz ko tu pieskaries tām niedrēm, no niedrēm tev sakrīt iekšā visādas skudras un visādi sīki insekti. Tev klēpī, un tā kā bija nenormāls cepaks, vienkārši tas bija tik vienkārši nēstī, un man jau vienā brīdī likās, ka man panika paķers. Bet tā ir Reinas upe. Reinas upe jā, gan jau, kad ir kāds, kam tas patīk, man personīgi tas izaicinājums bija. Tu airēji arī? Jā, visu ceļu. Pirmajā dienā mēs noairējām 30 kilometrus, un otrajā 10. Un tad rokas bija lupatās, bet it's not about that. Man patīk sēdēt laivā, kad citi airē. Jā, tā kā tur īsti nebija tāda opcija, bet tieši tas Engures upes, tas posms tiešām bija skaists. Man patika, ka viņš ir arī interesants, jo tur bija dažādi koki sakrituši ūdenī, tad tev vajadzēja saprast, kā tu viņiem tur ties garām, un tas varbūt kaut kādā veidā arī tādu, nezinu, connection with nature. Lai gan, jāsaka, man bija tās koronas, jā, tā kā tās buņģiņas tajā laivā, un iespējams, ka arī tas palīdzēja izturēt tos 30 kilometrus. Tā kā tas bija tiešām forši, un es noteikti mēģināšu nākamā vasarā arī iespiest vienu. Laivas braucienu. Mēs arī gribējām, mums nesanāca. Tā vasara nav tik gara, nebija tik gara. Tā bija arī 100 ceļojumi. Jā, un runājot par ceļojumiem, es aizbraucu maijā. Man ļoti patīk ceļot vienai. Lai cik dīvaini tas neskanētu, es zinu, ka daudziem cilvēkiem ir bail ceļot vieniem, un gribas ar kaut ko padalīties, ar kādu kopā, kā lai tur visu izīrē un vispārējais. Man īstenībā ļoti patīk ceļot vieniem, un es to šoreiz arī izmantoju. Es sev iegādājos retrītu pie franču pilāžu pasniedzējas, savas draudzenes iespaidā Elīzes. Viņa bija pagājuši ļoti ārkārtīgi skaistas, visu kopumā izskaties. Es domāju, labi, man arī sev kaut kas ir jāuzdāvina, tad es arī gribu aizbraukt retrītā. Mans plāns bija aizbraukt retrītā, tas ir gulēt, ēst, vērot skaisto dabu. Viss bija superīgi, izņemot vienu lietu. Es nebiju rēķinājusies, ka tur būs tik daudz pilāšu stundas.
mēs atbraucām, un pat pirmajā vakarā man likās, ka būs kaut kāds iepazīšanās vakariņas, visi tur pačilos pie kamīna, tas bija Toskānā, ārkārtīgi skaisti, skats pa loku amazing, man bija 2-stāvīgs numuriņš, kur beigās es nevarēju uzstāpt, ja man sāpēja kājas, bet labi. Tur bija 2-3 reizes dienā jāvingro. Tā kā tas bija viens tāds interesants aspekts, bet ko es sapratu, kad laikam jāsāk vingrot. Tajā vecumā ir laiks sāk vingrot. Tas pilāts, ko es nodarbojos pēc viņas pilātēm, man likās, kad Bērnu pastaigi. bērnu pastaigi, principā. Es jau uz pēdējo dienu es jau atkal sāku just savus ķermeņa daļas, kad bija jādodās mājās. Bet man liekas, ka ritīgi arī forši izbaudīt, jo vieta, kur sabrauc daudz dažādu nepazīstamu cilvēku. Pirmkārtām tu paklausies uz dzīvēm, kas tur Vācijā, kas tur Austrālijā, kas tur Londonā notiek. Tad ir ārkārtīgi garšīgs ēdiens, visu laiku svaigs itāļu ēdiens, visāds jauns recepts, un treškārt tā ir Toskāna, tā ir vide, nu tas ir ļoti, ļoti skaisti. Un ceturkārt, tu tiešām pabūni ar sevi, tev ir sava istaba, tu izklaidējies un vari atgūt elpu un tā kā savākties enerģiju kaut kam jaunam. Var cikot, man liekas, ka retrīts priekš sevis pašas, tas ir tas, kas visiem ir jāizmēģina. Es zinu, ka daudz kaut ko tagad eksperimentē. Vai tur kā es aizinu, Vipassans, kur ir jāklusē, vai kaut kādi citi ceļojumi, kur ir jāiet ar kājām. Es zinu, ka daudz arī latvieši brauc kaut kādās grupās. Šis bija manējais retrīts, kad forši ir izbaudīt vienatnē, bez sev arī pazīstamiem cilvēkiem, jo tad tu jūties, man liekas, pavisam brīvi, tev nav jāpielāgojās ne pie viena, tu vari darīt to, ko tev gribās. Nu jā, bet vēl jau droši vien, ka par tiem ceļojumiem vienatnē tas ir savādāk, ja tu brauc uz kaut kādu šādu destination, ja, kur jau ir paredzēta savu programmu, bet es domāju, sevišķi sievietēm aizbraukt vienām pašām tā kā ceļojumā, kur viņas varbūt pārbrauc pāri valstī vai ko tādu, tur ir varbūt arī tāds vienkārši baiļu kaut kāds moments vienkārši, ka... Tu zini, es nezinu, es piemēram tagad sāku domāt, kā es esmu ceļojis. Pirmais mans lidojums dzīvē bija pie mana vīra šī brīža, Ryanair, es atceros tagad uz Itāliju, nekad vien pat nebija lidojis lidmašīna. Tas bija mans pirmais lidojums. Es uzzīmēju, ka tas bija 21, 22 gadu īstenībā. Tas nav tik nesen, bet kopš tā lidojuma, man liekas, kad es neesmu apstājusies ne lidot, ne ceļot. Un tagad es pārvācos dzīvot uz Itāliju, tad es strādāju uzņēmumā, kas pārstāvēja zīmolus Krievijā. Man bija jābrauc tā kā veikalu apgaitā, iepazīt jaunos klientus, vecos apstaigāt, un mani aizsūtīja vien pašu uz Sibīriju. Es tagad domāju, man bija 20, 2, 3, 4, nu, tur, vai ne? Es viena pati dodos uz Maskavu, kur man jāpaņem cita lidmašīna uz Sibīriju, un man nevis viena pilsēta, man ir jābraukā kaut kāds noteikts reģions, un es tagad domāju, es braucu, pirmkārtām, tur telefoni nestrādāja. Nu, tā kā tu nevari atbraukt savu Eiropas numuru, un tagad domā, ka tu zvanīsi visiem. Tev ir jāiegādājās savas simkartes. To tu vari iegādāties tikai X vietās. Nākamais, tev ir jāsauc taksis no Lietuvas, tad nolaidies vispār nezinu, kur tu esi. Tad takši izskatās kā parastās mašīnas. Tur pat vēl žiguļi ir, un tajā laikā, un pat nekad nezinu, vai tu esi iekāpis, vai tas ir taks, vai tas nav taks. Es atceros, ka man ved uz viesnīcu, un zinu, kā čals tāds, tā bija jūsu viesnīca tur. Un tu tā sēdi, mēs arī tur brauksim, vai caur kaut kādiem līkumiem, bet ne, beigās piebraucām, bet tas viss ir tāds, tad man bija jābrauc ar vilcieniem. Tu stāvi stacijā, tur varbūt vēl daži cilvēki ar čemodāniem un pulkstenis Harry Potter laikā tur ieradīsies tādā un tādā peronā, tāds un tāds vilciens. Kurš brauks pa nakti, visu nakti, tev ir jāguļ ar svešiem cilvēkiem, tā kā, netērēs jau savam darbiniekam luksus apartments, kad ir viens pats te gula ar 4-6 cilvēkiem vienā vilcienā, un, hopefully, tas ir pareizais vilciens. Tā kā es saprotu, sievietēm vienā, tāpēc man ir tāds, es domāju, 20, 30, es nezinu, vai es tagad parakstītos. Kaut man varbūt arī parakstītos, bet tā, kaut kāda Sibīrija,
vilcieni, lidmašīnas un tās lidostas, kurās es tur biju, es domāju, Why not? Jā. vispār visi tie Aeroflot, kur tev makarons un gaļa visu laiku dod, cik īsi, lai arī brauciens nebūtu, tev vienmēr ir makaroni pa flotski. Zinu, un jā, bet es domāju, tas ir tik dīvaini. Bet ir ok ceļot viena. Nē, tas nav par mani, kā man šķiet, ka ir ceļot vienam ir vienkārši mesmerizing. Es tikai atbalstu to, bet es iedomājos, ka tas citiem var būt tā kā Jāsāk ar apkārt uz Lietuvu, uz Igauniju. Stukumu. Uz Stukumu, pēc smukuma. Kaut kad jau ir tas jāsāk, bet ja arī tev negribās, un tev ir kaut kādas tiešām safety issues, paņem kādu līdzi, es domāju, tev vienmēr atradīsies kas. Un ceļošana varbūt arī netik dārga. Visu var saplānot, visu var nopirkt, tieši viltīs arī mēs pašas kā esam ceļojuši. 30 eiro nopērts biļetes un brauc, un pēc tam jau. Es zinu, kā manas draudzenes vairākas, kuras nevis pamet valsti, bet viņām, piemēram, tas ir viņu erors, bet viņa prikals, kā viņas vēlas iet tā kā pārgājiens gandrīz, bet viņas to dara viens pašs. Tur gar jūru, tur x kilometrus. Tas tagad ir tās gar jūru, tās takas, jūrtakas, tā kā interesanti. Es nezinu, vai viņas seko kaut kādām takām, bet vienkārši iet tur, piemēram, tur no, nezinu, tur Sārnats līdz Pāvilostai aiziet. Un ķip vienu pat aiziet, un tad cīnās ar sevi un saviem tiem kilometriem, bet, tā kā priekš viņām tas ir tā kā arī ceļojums. Tā kā ar visu to, ar transportu aizbraukšanu no Rīgas līdz Jūrkalnei vai līdz Sārnatei, un tad viss tas tālāk. Tā kā man liekas, ka tiešām var atrast veidus, kā ceļot, kad varbūt tas ceļot vairāk ir tāds tā kā apzīmējums, nevis tā kā. Tā ir pieredze. Jā. Būt pieredze. Tā ir kaut kāda, vienalga, jebkas, ko tu dari, tā ir tava pieredze. Man liekas, tas ir amazing, vai tu ej, vai tu, es nezinu, aizbrauc te patās pastaigāties uz pa ūdeni ziluņdārzā. Vienalga, tā ir pieredze. Man liekas, ka vissarežģītākais, šajā tiešām tad, kad tev jau ir tie 15 bērni, vai arī tad, ja tev nav bērni, tev vienkārši ir atbildības kaut kādas, un tu varbūt esi uzņēmies viņas vairāk kā vidējais aritmētiskais, tad liekas tā ideja par to, ka izvilkt savu no mājām ārā ir diezgan, varbūt pat overwhelming, par ko es tur pazaudēšu enerģiju, nevis iegūšu viņu. Bet īstenībā, tā, ka tu pagaršo to situāciju, tev ir tāds, nē, šis īstenībā bija baigi veselīgi. Nezinu, man pēdējā laikā es ar vien vairāk aizdomājos, kā tad, ja vēl ne tagad. Tagad tomorrow is not promised. Man liekas, kad jāiet un jādara, un kaut kādi stulbi attaisnojumi arī mans ļoti bieži ir, kad es gribu izgulēties. Bet tik daudz ir interesants lietas, ko redzēt, kaut vai arī tajā pašā Rīgā, kur aiziet, ko pamēģināt pusi. Mēs nezinām, mēs staigājam par savām 3 ielām, Tērbatas Brīvības un tā tālāk. Kas notiek vispār Čaka ielas? Kur ir stilīgas tāds vietas, ielas? Mēs īstenībā... Kas Čiekurkalnē notiek? Jā, kas ir Čiekurkalns. Sāksim ar to, vai ne? Tu vispār neko neiedz. Jā. Tāpēc, man liekas, jāizmanto katru izdevību, lai kur tev aicina. Pamēģini tā kā uztaisīt Yes Man. Yes Man, starp citu tā filma Yes Day. Es esmu arī, mēs bērni ieredz, kad būs mūsējais Yes Day, ka mēs darīsim visu, ko viņi teiks, 1 dienu gadā. Izklausās, kad man tur vajadzētu būt arī. Es tev uztaisīšu Yes Day. Bet, jā, runājot par to, man liekas, ka tiešām tā gribēšana piedzīvot kaut kādas situācijas ir izvēle. Tā kā es izvēlos. Un tieši tas jau arī atspoguļojas tajā plānošanā. Ja tu izvēlies un liec pieredzi kā prioritāti, kas, man liekas, arī ir vienīgais veids, kā tu vari vispār tajās situācijās nonākt, ir, ka tu viņus ieplāno. Ka tu apzināti izvēlies, jā, man šis ir būtiski. Un tā man nav jābūt, man liekas, tā kā, zini, tu visu dzīvi. Bet īstenībā nē, tā kā, ja mēs skatāmies, tā kā, kopš mēs esam pazīstams, tā kā mūs tas ir apzināti bijis jau freaking no 17 gadiem. Tā kā tas nav posms mūsu dzīvē. Tā kā, vienmēr plāno. Bet nevis par plānošanu, tas, ka tu gribi to pieredzēt.
tā kā, cik es tevi atceros, mēs vienmēr esam tāds bijuši, un tas nav tā kā, man ir tāda fāze tagad, un tad man tā fāze jau ir freaking 20 gadus. Nepārējoši. Ļoti labi. Es tikko saprotu, ka Mēs esam es Zārās toreiz sāku strādāt, bija 17 gadi. Freaking 20 gadus sākšu mēs esam pazīstams. Nebija skaļi jāsaka mūzika. Jā, bet man liekas, this is the point, jo vienkārši the life, jā. Tieši šis arguments par to, ka tu esi pārāk vecs, ir vienkārši izdomāts. Un šis vispār kāds vecs? Es jūtos uz 18, nē. Uz 35. 36 plus. Nē, bet man liekas, tagad tas vecums vispār ir tāds nenosakāms. Tu paskaties apkārt, tas vecums ir īstenībā pilnīgi nenosakāms. Man arī viss kaut kur apkārt ir pieredze, ka man liekas, tavā vecumā jau tā kā vajadzētu sēdēt mājās un auklēt mazbērnus, bet you go for it. Tā kā ej un baudi, kurš teica, ka vajag darīt šādi un šādi. Man liekas, jābūt, bet tu vēl nepateici savu trešo lietu. Tas varbūt arī ir apzināts galamērķis, kur es devos. Tas nebija tāds spontāns out of nowhere pieredze, bet mēs ar darba kolēģiem aizdevāmies uz Itāliju. Mēs to pašu ceļojumu uztaisījām garāk, jo mēs gribējām vēl bišķi pasauļoties un tā. Bet mēs devāmies vispār, tas galamērķis bija Verona, kur bija operas festivāls. Un mēs bijām uz La Traviatu, un mans bossen man teica, ka tik pasakaini skaista mūzika, un ja tu to var pieredzēt arēnā, kas ir tā kā freaking Romas kolizejs, ja, tikai Veronā, kur tu sēdi uz tiem vecajiem vienkārši izkaltajiem akmeņiem, kur mums tā noveicās ar laiku, bija fenomenāls silts, bija tā pievakara, tas, ka tu vari pirms tam, mēs bijām tieši pirms pašā tā koncerta, tās operas, mēs meklējām vietiņu, kuru paēst. Viss slēdzās vaļā 7, jo, protams, Itālijā. Bet mums 7 jau ir iekšā laišana, līdz ar to mēs cerējām, ka kāda vietiņa ir tā kā bišķi ātrāk, un nekur nevarējām nobukot. Domājam, labi, iesim, ja kas dasu uzēdīsim vienkārši uz ielas kaut kur. Bet mēs ejam, un tur viena tāda super fancy vietiņa, un man tāds tā kā, man pilnīgi sauc tur iekšā, un es meitenēm saku, ka, es neko negribu teikt, bet, diemžēl, jums būs jāēd šajā restorānā, un mēs ejot iekšā redzam, ka tur freaking Michelin tās zīmīta, un viņas jau tādas tā kā skatās uz mani, jo tā kā nebija paredzēts iztērēt 2 mēnešu algu, ja, tā kā restorānā. Bet es saku, vai iesim, apskatīsimies. Īstenībā salīdzinot cenās pret vispārējo, godīgi šitajā Elbas salā, kur mēs bijām, mēs viesnīcā, kas bija tad 1 zvaigžņu viesnīca. Mīnus zvaigzne. The same cenas, un man bija tāds, ok, ja jau Michelins mūs sauc, why not? Un mēs ejam, un mūs nosēdina, tā kā pats tas owners ir iekšā laidējis, viņš tā kā var redzēt, viņam sirdslietas, viss notiek, un viņš tā kā, mums ir tieši viens galdiņš vēl iekšā. Mēs ieejam, mūs tur iekārtojamies, un no blakus telpas pēkšņi sāk skanēt opera, bet tā kā kāds viņu tā kā izpilda, un tur ir klavieres un vispārējais, un mēs kā saprotam, ka tā vieta ir par to, ja, ka viņa ir tieši blakus tai arēnai, kad viņa ir par operu. Un mēs jau esam tā kā sajūsmā par to, ka mums ir dzīvā performance. Un tad kaut kā es tur pasūtu to ēdienu, un es sāku skatīties šitā apkārt, un tur ir siena, un tā siena pilna ar fotogrāfijām, un man tās, bļāvies, tas ir tas owners ar Pavarotti. Vienkārši, kas tā notiek? Un tad es saprotu, ka visas tās fotogrāfijas, kur ir tie slavenie operdzerētāji, ir vienkārši, visi tur ēduši. Tā kā, zini, Rīgā viens Vincents, kādreiz bija, un tur visi tā kā prezidenti brauka cēst, tad, man liekas, tā vieta. Tagad prezidents ēd daudzās citās vietās. Jā, tas ir
Jā, to mēs noteikti ievietosim to foto. Bet jā, tā kā mēs pēdām šīs tā kā nenormāli garšīgās vakariņas, ir tas super labais mūdiņš par to, ka tu esi tā kā super fancy place un īstenībā tu pēdi ne tik dārgi, kā tu biji plānojis, kad tu gāji iekšā. Tad tas return of investment tur bija maksimāls, jo tu jūties super labi, tā kā tev ir tieši 2 minūtes līdz ieejai, tu ieej iekšā, vāc, un tad tu redzi to arēnu, un man tā kā pārņēma tādas tā kā, nu, kad es dzīvoju kaut kādu vispasakaināko dzīvi, kādu vispār ir iespējams, lai gan tā biļete nebija, nu, viņa salīdzinot pret to, ko es tur piedzīvoju, nu, es nezinu, man liekas, mēs samaksājām par biļeti 90 eiro. Bet viss tas, kā tu jūties, kad tu tur apsēdies, un tad tu ieraugi to skatu, viss tas stagings, vienkārši tās milzu gleznas, kuras ir tā kā, es nezinu, ka 30 metru garumā dažādas tās gleznas tā kā izlikts ārā, un kā tā skatu tiek izmantot pēc tam, kā viņi tiek transformēti viena pārtraukuma laikā. Nu, godīgi. Nu, un atkal par tiem kontrastiem, vai ne, tā kā tas var būt Henriks, un tas var būt freaking Verons opera. Bet zini, kas man liekas, ka daudzi nemeklē pieredzes. Mēs vienkārši, man liekas, ar tevi meklējam kaut ko. Tāpēc arī tā mums ir sapnā. izvēle. tā kā. Jā, jo, piemēram, arī zina tā anekdote, kad tas bombzīts dievam saka, es gribu vinēt loteriju, es gribu vinēt loteriju, un dievam vienkārši apnīk, viņš pasaka, varbūt nopērst loterijas biļeti. Nu, tā kā, un tieši tas pats, piemēram, es biju uz Zviedriju aizlidojusi, uz atkal aizmirsu Zviedrijā. Play, ne? Jā, tas nebija Play, tas bija Hammer, bet es pēkšņi aizmirsu horeogrāfa vārdu atkal. Ekmans. Bet, lai tu saprast, es par biļeti samaksāju 25-30 eiro. Nu, tā kā tas pats, kas ir aiziet uz operu Latvijā. Pati biļete Ryanair maksāja 30 eiro. Nu, respektīvi, mums sanāca ar ģimeni vienkārši vikends, parastais Latvijas vikends, pat lētāk nekā aizbraucot uz Kuldīgu no sērijas. Bet tas, kad vienkārši, un visa, kā tu tur aizbrauc, un kā es aizbraucu, iegooglēju. Es vienkārši, Ekmans izrādes, kad būs, cik maksā, un vienkārši menedžments. Jo visam liekas, kur jūs to visu noskaidrot, kur jūs to visu dabūnat? Google. Zini, tāpēc man arī liekas, ka ir tik daudz, un tas, kad, ko es arī esmu vairāk pasākus darīt, zinu, ka tu ļoti daudz dari, tu brauc tieši uz koncertiem, uz pieredzēm. Nevis vienkārši ceļojumā, bet uz kaut kādu konkrētu destination, un tev īstenībā nevajag vairāk par weekendu. Tu paķer tikai to dienu klāt, bet tu esi full of energy, tu atbrīdziet mājās un super iedvesmots. Es saku, Neesi pārgurs. Es aizbraucu uz Ekmeni, mums vispār bija vakars viesnīcā, pēc tam koncerts, nākamā dienā spā tai pašā viesnīcā iekļauts, tad ir pusdienas, un tad mēs lidojam atpakaļ mājās. Nu, vispār perfekti. Bet tas viss to Hammer izrāda arī redzēt, kā viņi dejo, kādi tērpi, kā viņi izmanto scenogrāfiju, kā tas viss mainās. Un tur Parīzē uz Play nav iespējams nopirkt biļetes. Bet neviens pat nepaskās, ka īstenībā daudz ērtāk ir aizbraukt patās kaut kādā nezināmā Zviedru pilsētiņā, kur tas viss cēlās. Nu, es nezinu, man liekas, vienkārši, ja tu kaut mazliet vairāk vajag atvērt redzesloku un paskatīties kaut ko mazliet vairāk, un nevajag sevi ierobežot, jo tev liekas, kā es kaut ko tādu varu atļauties. Easy peasy, ja es kādreiz pastāstīju par kādām naudām, es kaut kur braucu, un tas ir izsmieklis vienkārši. Tāpēc... Bet tā kā tev pilnīgi taisnība tas, cik izmaksā man, jo es, piemēram, vienu braucu uz koncertiem pārsvarā. Es aizbraucu uz turieni, satieku draudzeni, un mēs kopā ejam uz koncertu. Un man koncerts izmaksā pirmkārt, lielajās pilsētās koncerti ir lētāk nekā Latvijā. Tā kā es uz nevienu, labi, Kendriks bija vienīgais, kas bija super dārgais, kuras tur kaut kāds 200 eiro par biļeti maksāja, bet visi, kas ir Latvijā, nu tas pats, es nezinu, kas bija šis teču. Jā, nu tā kā insane. Es pat biju tā kā aizvakar uz to dejo, blablabla, jā. Tur main tās dārgākās biļetes maksāja 150 eiro. Vien, kas nav par to, ka vai tam tā vajadzētu maksāt vai nevajadzētu, bet tu aizbrauc uz
uz ko es biju, pieņemsim, uz Freda Gēnas biju Berlīnē, ja? Tā kā tur man izmaksāja 100 eiro biļeti. Nu, labi, viņš jau bija big dude, bet tajā pašā, pieņemsim, šitas te vārds man tagad izkrīt no galvas. Karoči, Bet es pat arī uz 30 Underworld, eiro. mēs uz Underworld braucām arī no sērijas 50, 60 eiro superīgākais koncerts. Un es nezinu, nu, tiešām vienkārši ir jāskatās, kur kas notiek. Es arī tiem tagad skatos tā. Man gribētu uz Stingu dzirdēt. Man tagad nesanāk pēc laikiem, ja viņš ir. Es paskatījos, ka Polijā biļets 90 eiro. Aizbraukt uz Poliju, es paskatījos, cik maksā Skyscanner. Skatījos, un pasties tur par kapēkām var atrast. Vienkārši uz priekšu saplāno, nopērc, izdari, bet atļauj sev ticēt un gribēt, ka tu to vari, ka tev nav vienkārši jāsēž Latvijā un jādara tikai tās lietas, ko tu vari. Te arī ir ārkārtīgi daudz, ko darīt. Nu, lietas, ko redzēt. Bet tas, ka tev ir jāiet, jādara un jāmeklē, tev neviens paplāts neko neatnesīs. Arī mēs tagad bijām ar draudzenēm laivu braucienā vienā pa stundu garā. Un mēs ilgi kaut ko jau cik gadus plānojam, ka mēs kaut ko aizbrauksim. Plānošana ir viens. Un tam mums draudzene sēdēja tāda tam. Kurš weekends jums ir brīvs? Un viņi vienkārši nopirka biļetes uz Kopenhāgenu, un viss. Un tev nav variantu vienkārši jāiet un jāizdara. Tā, kad tu to izdari, nu. Nē, ir daudz vieglāk, ja ir kāds šis, nu, es absolūti tā kā kompānijās, es esmu tā, kas ir tā kā iniciators. Un nevis tiešā, varētu kādreiz satikties, man tāds, nē, nu, tā kā, lūk, ir kalendārs, dodiet man savus datumus, un es vienkārši to realizēšu. Un man atkal ir sarežģītāk ar to pēc, tā kā tas, kas ir tavs stiprā puse, ja, ka tu reāli, kas ir tas, kur mēs ēdīsim, kas ir tas, ko mēs piedzīvosim, tā kā tā detalizācija jau, tas nav my jam, bet tas, ka es varu savākt grupu un tā kā šis ir tas datums, šī ir tā valsts, šis ir tā kā aiziet, naudas pieprasījums, let's go. Un tas, man liekas, ir arī supervērtīgi, ka kompānijā ir šāds cilvēks, kurš tā kā uzņemās to līderību. Jā. Tā kā, nu, novēlēsim visiem tādu kompānijās. Gan izpildītāju, tā kā plānotāju un iesācēju. Tāds ar sevi. Nu, tā kā tu nevari gaidīt, kad kāds to izdarīs tavā vietā. Un kas ir tavas lietas, kas ir tavā višlistā? Jo tas, man liekas, tikpat būtiski nevis skatīties pagātnē, bet kas ir tas, ko stilīgās meitenes izvēlās? Viss stilīgākās meitenes. Manām vislistā noteikti ir aizbraukt uz formulu vienu no posmiem? Vienu no posmiem. Es gandrīz šogad aizbraucu. Es skatījos pie Gardas ezera, tas, kas ir Itālijā. Es gandrīz, bet mēs nopirkām ceļojumu citurien, tāpēc man pēc laikam nesakrīt, bet es ļoti, ļoti gribu aizbraukt uz formulu viens pēc, man agrāk vispārībās kaut kas tāds, likās, kā kaut ko tādu skatīties, kā viņi riņķo, nu tā kā pa apli, nu, cik debili cilvēki to skatās. Bet tad man daudz parādīja seriālu. Nu, principā es nevaru sagaidīt nākamā sezonu, un es jau skatos, man pa visiem ir viedoklis. Es šobrīd nevaru izvēlēties, kurš ir mans favorīts, jo mans favorīts ir kaut kāds saplacis mazliet, viņam vajadzīgs būstiņš. Bet es noteikti gribētu aizbraukt tieši arī enerģijas dēļ un viss pārējā un izbaudīt vismaz vienu reizi, pamēģināt, kas tāds ir Formula 1. Jā, tā kā mana pirmā lieta, ko es tā kā točni gribētu piedzīvot un izmēģināt, ir, es tieši šodien tramvajā braucu garām uz Miera ielas pašā sākumā, ir šī trauku gatavošanas, keramikas studija. Iezis. Nezinu, bet tā, ka tu no centra kreisajā pusē. Jā, tieši tā, pašā sākumā. Un man tāds tā kā, nu, es zinu, ka tu tā iztrauks un ka tu visu laiku reivo par to, ka tas ir tā kā best thing. Man liekas, tā kā, jā, es arī gribētu pamēģināt. To nedrīkst darīt tā garistāvoklī, jo visa tā enerģija, ka tu tur mīci un viss pār. Es nezinu, tu vari mīcīt vai vienkārši glaznot. Citur, jā. Nu, iečikos. Es vienkārši tieši šodien tur braucu garām, man bija tāds pats, jā, tā kā tas ir tas, kas ir jāieliek kaut kādos sarakstos. Es gribu aiziet, es jau pieteicos, ka es iešu Pārvalosā, tur arī tagad var taisīt, jo es braukšu atvaļinājumos 2 nedēļām. Jā, šis ir filmēts augustā. Un tāpēc es jau tur to taisīšu.
kur tu taisīsi? Tur tā meitene Tutānies, pareizi viņas uzvārdu, viņai sākus arī taisīt keramikas traukus, un viņi arī pie sevis sāka pieņemt cilvēkus. Man liekas, forši iespējas tur, kamēr es tur būšu, un darīšu neko, un lasīšu sēnes mežā, un lasīšu grāmatu. Līdz ar to. Varētu atšķēdīt ar kādu trauciņu. Jā. Es tev saprotu. Trauciņi. Domāju, tas vecums jau arī nāk. Nu, viņš jau ir klāt. Viņš Viņš jau ir klāt. Sēnes, vecums ir klāts. puķpots. Puķpots, biezpiem plācnīši. Tomāti. Tomāti, ārprāts, man mīļākā sestdienas izklaide Pāvilostā, piemēram, tirgus. Man vispār neinteresē iet ārā no mājas, man interesē tikai tirgus, ēdienu gatavošana, sēņu lasīšana un tā. Un čūskus. Nu, čusks, tas ir tavs, tas nav manējais. Mana nākamā višlis lieta ir arī tepat. Un es vēlos aiziet uz septembrī, dabūt biļetes uz to izrādi. Uz to pašu komandu, kas taisīja Rotko Dēls teātrī. Viņiem ir tā kā, ja nemaldos, nosaukums bija kaut kāds Ozons vai kaut kas. Bet tas poļu režisors, jā? Tur ir... Nu, es pieļauju, ka visi ir tā pati komanda, bet es negribu tagad apsolīt, jo es esmu tā kā uz tik punktuāli uz lietām es neesmu. Bet tas ir tāds mans ļoti realistiski realizējams arī lieta, kuru es tiešām arī, varbūt mums kopā jāaiziet arī. Jā, es arī. Mēs varētu taisīt review. Review, jā, kā mums patika. Cik mēs esam iespaidotas. Jo Rotko es biju 2 reizes, man Rotko ļoti patika. Jā, nu man bija šok, un man pārsteidz vienkārši Rotko, bet nē, nu bija ļoti labi, tā kā es jutos stilīgi, esot tur. Mums īstenībā ir daudz review par daudzām izrādēm, bet nu labi, tas lai paliek citai reizei. Citām atsaucēm, jā. Un, pagaid, tu jau biji tagad... Mans numur 2, mēs ar ģimeni brauksim uz Spāniju oktobrī. Un ir pāris lietas, ko es nenormāli gribu redzēt. Īstenībā ir tā, ka 20 gadus es esmu nodarbojies ar fashion, bet jau 2 gadus es esmu mazliet citā pasaulē, kas ir dizains un arhitektūra, un šobrīd manos visos galamērķos vienmēr ir kaut kas, kas ir saistīts ar dizainu vai arhitektūru. Es nekad nebūtu domājis, ka man patīk skatīties uz māju, kaut kādām mājām. Jūs arī Milānā skaties, ka Dāvid, mēs nodzīvojam 5 gadus Milānā un pasties tā māja. Tu esi kādreiz redzējis? Viņš uz mani skatās, viņš man saka, tu tur arī esi bijis vienkārši nezinājis, ko tu skaties. Nu, tā kā. Un mēs būsim Spānijā, un man tikko draugi no Tāizemes tur arī biju, un ir tāds zīmols BD Barcelona, es nezinu, kā pareizi izrunās, tas arī taisa mēbeles, un viņi kopā ar vienu arhitektu, viņiem ir tāda milzīga, normāli skaista māja, super stilīga, kur nav visi, tā kā, visus cilvēkus nelaiž, cik es saprotu, bet tā kā es strādāju Trentīniem, un mēs pārstāvam šo zīmolu, līdz ar to es ļoti ceru sarunāt, ka es arī vedīšu savu vīru arhitektu, kurš pastīties, ja tur ir iekšā ārkārtīgi skaisti, cik man draugi stāstīja, tur ir superīgi, tur kaut kāds Gaudī mēbeles ir, un tā pati arhitektūra, kā tas viss izskatās, ir amazing. Var sakot, tas ir mans masī, ko es obligāti gribu redzēs, kā man sanāks. Tagad ķersimies pie praktiskākām lietām. Ja mēs sarunājām. Jā, mēs sarunājām tieši tā. Viena pieredze, lokāli, viena ārzemēs, un tad viena praktiska lieta. Ar praktisku, es domāju, kaut ko aiziet savu praktisko lietu. Izmantot ikdienā. Jā, izmantot ikdienā. Uzlabo garastāvokli. Jā, nes ļoti lielu pievienoto vērtību ģimenes attiecībās. Budžetā. Jā. Pārsvarā. Mana praktiskā lieta ir Kračes Room 88 vispār vienkārši mīlu. Jā, esmu fans. Ir totāli fanāts. Es saprotu, kāpēc viņi vēl nav sponsorēti šajā jautājumā. Un, respektīvi, viņiem ir tāda ķēdīte ap kaklu ar tādu kubiciņu. Un es viņu vienkārši manifestēju. Es reāli freaking gribu viņu apkārt savam kaklam un nelaist viņu vaļā. Jā, tieši tā. Tā kā, ja man ir jānosauc savs, tad šis ir tas. Tā kā es reāli mīlu to kubiciņu. Viņu man vajag. Es esmu sajūsmā. Jo tā ir viena no lietām,
Ļoti praktiskām. ļoti praktiskām lietām. Un mana praktiskā lieta, jā, mēs jau iepriekš ar Līgu runājām, ka tās praktiskās lietas un vispār lietas diezgan ātri pazūd, ja tu viņas neiegādājies laicīgi. Jo arī citiem cilvēkiem kaut ko gribās. Un tagad man gribējās botas ceļojumiem, lai ir ērti un krāsaini, kā viss manā dzīvē. Un iznāca hokeja kolaborācija ar super spilgtu dizaineri Alex Probijas, nemaldos. Nekad neatceros vārdus uzvārdus. Un es jau ieliku grozā. Principā es jau biju gatava pirkt, bet tad man, varbūt es tomēr pagaidīšu līdz Algas dienai. Tā kā neiztērēšu savu pēdējo naudu. Es pagaidīšu līdz Algas, 2-3 dienas neko dzīvē nemainīs. Mainīs. Jā, tās bots vairs nebija, tu pat zini, nebija tas notify when came back, tu vienkārši cancel. Ok, nebūs. Vārds sakot, jā, man gribās sev botas, jo izmērs kāja, izmērs ar gadiem paliek lielāks, un manas botas man vairs nedara. Līdz ar to man vajag stilīgas pārgājienu botas, ar kurām es došos uz saviem jaunajiem piedzīvojumiem. That's it. Čau. Tiekamies nākamreiz.